Borisa un Ināras Tetereva fonda mērķstipendija ir lielisks izaicinājums būt iedrošinātam, iemācīties kaut ko jaunu, lai modernizētu studiju programmas, studiju kursus un sekotu laikam līdzi. Jo viens ir tas, ka tu stāsti studentam, kā jāizskatās audiem, bet ir pavisam kas cits. Ja tu vari parādīt natīvā vai arī digitalizēt slapjo preparātu, piemēram, parādot, kādas izskatās varikozes vēnes, kāds izskatās smadzeņu insults, sirds infarkts, trombs, kas atnesis pacientam nāvi, un dažādi lūzumi, kā arī audzēji. Noteikti ir ieteicams darbs pie jaunu materiālu izveidošanas, un tā ir arī savā laikā pašattīstība. Tas nozīmē izaicinājums arī pašam sev, lai saprastu, kā mācīties, jo tā laikā tiek veidoti gan jauni materiāli, gan pētīts, kā tos izveidot, gan kopā mēs apgūstam dažādas metodes, strādājot ar mūsu lieliskajiem docētājiem. Pateicoties Borisa un Ināras Tetereva fondam, Rīgas Stradiņa universitātē ir izveidojusies docētāju inovētāju saime, kurā kopīgi tiek domāts par dažādiem mācīšanās un mācīšanas risinājumiem, kurā iedvesmojas viens no otra rezultātiem un nemitīgi klajā nāk ar jauniem veidiem, kā modernizēt studiju kursus. Pat pirmā stipendija bija 2017. gadā, kad zobārstniecības fakultātes studentiem es pārorganizēju, jeb reorganizēju pilnīgi visas lekcijas. Mans mērķis bija, students varētu būt aktīvs līdzdalībnieks lekcijā, ne tikai pasīvs klausītājs, bet aktīvs līdzdalībnieks, ka ik pēc svarīgiem tematām, satura jautājumiem ir kāds uzdevums, kāds jautājums auditorijā. Un šobrīd jau katrs tā docētājs strādā, bet 2017. gadā tā bija novitāte, ar kur tad es iesāku formatīvās vērtēšanas tādu ēru. Un es gribu šodien ar šodienas tādu vērtējumu teikt milzīgi paldies Borisa Ināras Tetereva fondam par to, ka viņi bija un ir, un jācer, ka būs gatavi piedāvāt šo finansēšanas avotu, lai studiju process nepaliek miera stāvoklī, lai vienmēr būtu iespējas attīstīties un pilnveidoties ar tiem komponentiem, kas studiju procesu padara gan aizraujošāku, interesantāku un līdz ar to arī produktīvāku. Stipendijas laikā esmu modernizējusi 3 studiju kursu saturu, sākot no patērētāju uzvedības studiju kursa, starptautiskais mārketings, starptautiskā zīmola veidošana un vadīšana, un šīs inovācijas ir bijušas dažāda veida. Ir veidotas gan gadījuma analīzes ar video komentāriem, ko veidojuši eksperti, kas ir Rīgas Stradiņa universitātes studiju programmu absolventi, tādā veidā veicinot sasaisti starp esošajiem studentiem un mūsu absolventiem, kas veiksmīgi darbojās profesionālajā vidē. Tāpat ir veidotas dažādas simulācijas, gan lai varētu izveidot mārketinga kampaņu, lai varētu strādāt ar klientu simulētu datubāzi, kas ļauj studentiem iejusties reāla uzņēmuma, reālā darba vidē. Protams, ka šis ir īstais brīdis, lai pateiktu paldies visiem docētājiem, kas ir bijuši tik uzņēmīgi, drosmīgi, pieteikušies šīm stipendijām un ļoti veiksmīgi arī savus plānus vai projektus īstenojuši. Manuprāt, ārkārtīgi svarīgi studiju procesa modernizācijā ir panākt to, ka ir pēc iespējas vairāk ieguvēju, kad docētājs iet auditorijā un gūst gandarījumu no tā, kā strādā studenti, ka studenti saprot, kāpēc viņi studē un ko viņi no tā iegūst. Un pats galvenais arī mūsu kolēģi, kas piedāvā prakses vietas, pēc tam arī darba devēji, redz, ka procesā vai rezultātā iegūtās zināšanas, kompetences, attieksme ir arī nepieciešama tajā darba vietā. Un esmu ļoti pateicīga par šo iespēju docētājam attīstīt un realizēt savas radošās idejas no sākuma līdz galam, un arī esmu ļoti pateicīga par šo atbalstu no
fonda puses, ka docētājs arī tiek finansiāli atbalstīts šo savu domu, šo savu reizēm lidojumu novest līdz tādam reālam produktam.